visi, protams, gribēja, bet jo vairāk bērnam kaut ko uztiep, jā, jo viņam ir lielāka pretestība droši vien, ka tā. Un es to ņēmu vērā, man ļoti patīk dejot, un es gribēju, lai mana meita dejo, viņa dejoja. Bija iespējas izvēlēties, teica, ka pusgadu tu dejos un vēl ies uz tiem vieglietīgas treniņiem, un tad izlems, jā. Tad, protams, ka viņi izlēma to vieglietīgu. Kā lai to pasaka? Man bija, kā teikt, uzstādītas prasības, kuras ir jāievēro. Pārējā laikā viņi varēja darīt, ko viņi grib. Viņai bija ļoti plaša izvēle. Un kontrolēt, es nekad neesmu viņai mājasdarbus pārbaudījusi, tikai es noteikusi, lai nebūtu nesakamīgas atzības. Izrādās, tas bija šausmīgs stress. Bet, tas viņi ir iemācījis. Ja viņi kaut ko apsola, viņi apņemās, viņi to izdara. Un plānošanas kursus vadot, tad es viņai esmu kaut kādu aizsūtījusi, kādas prezentācijas, lai paskatās, jo es vadu šīs te dzīves plānošanas. Viņi izmanto šīs te kolāžas, viņai tur pamaina kaut ko, un tas, ka tev tie mērķi visu laiku acīm redzami kaut kur, tas īstenībā viņai ir tāda dabīga lieta. Es vienmēr abrīnoju viņas precizitāti, kā viņa neko nekavē, ka viņa laicīgi, jā, tāpat arī izdevās pabeigt universitāti, bet viņa tiešām saka, ka tas viņai prasīja šausmīgu stresu, saplānot mācības ar darbu, mērķtiecība, ja? Tātad gribas īpašības, bet viņa var atļauties arī būt ļoti sievišķīga, bērnišķīga. Ja? Tātad te pašā laikā viņa būs kā klīns, kad vajadzēs. Tā spēja savākties, droši vien tā ir tā psiholoģija, ko viņa redzējis, kad man ir jāpaspēj viss, un kad tev liekas ārpēc 4 bērni mājā, mācības un vēl darbs, ja? Kad, deleģējot, sarakstot, deleģējot atbildību, īstenībā viņi saprot, ka katrs pats atbildīgs par to, kur viņš ir un kas ar viņu notiek un par saviem mērķiem. Jo pirms pagājušās olimpiādas, jā, viņi ļoti stresoja, ka viņi ļoti gribēja tikt uz šīm olimpiskām spēlēm tik jaunā vecumā, un viņi ļoti stresoja, ka tikai viņi tajā pirmās sacensības bija, ka viņi izpildītu šo normatīvu. Es zinu, ko nozīmē šāda liela mēroga sacensības. Tās ir zināmas organizatoriskas grūtības un ērtības. Ja? Pat šiem sportistiem arī tur nav viegli, kur vēl tiem, kas aizbrauc līdzi. Un īstenībā, tad, kad tu esi visu izdarījis, ja, tad tam rezultātam vienkārši ir jābūt. Un mamma, es nezinu, varbūt pat, viņa man atcerās pārsvarā ir zvans mammai tad, ka kaut kas sāp, ka kaut ko nevar vai kaut ko galīgi vairs nevar paspēt. Vispār viņi ļoti pastāvīgi, viņi tiek galā pilnīgi, it kā mēs dzīvojam vienā mājā, viņi ir 2 stāvus zemāk, bet ir nedēļas, ka mums vienkārši nav laika satikties, vai es aizēju agrāk, vai es atnāku tik vēlu, vai viņi nav mājās, vai vienkārši. Viņi ir pilnīgi pastāvīgi, neatkarīgi, nevar teikt, ka tur kaut kāds mammas nopelns. Ja? Tātad, protams, kad ir mums visādas korekcijas par ēšanu, kad ir jāēd vairāk salātu, un vakar vēl skrēju taisīt salātus, lai viņi kaut ko ātri apēdīs un aizies gulēt, ja? Jo viņi atnāca pēc kaut kādas fotosesijas tur 10. Bet principā viņi ir pilnīgi patstāvīgi un neatkarīgs, pilnīgi liels cilvēks. Viņai ir vīrs, kas viņai ir galvenais atbalsts. Ja? Tā kā mammas tā palīdzība tikai tad, kad kaut ko nevar saštukot. Ja?